Lai iedzīvotāji varētu droši šķērsot dzelzceļa sliedes, pašlaik Līvānos aktīvi rit gaisa tilta būvniecība. Darbus veic Sijā viadukts un būvniecības izmaksas ir teju 734,5 tūkstoši eiro. Abos pārvada galos jau izbūvētas tērauda kāpnes un tērauda rampas, kas veidotas ar 6 metrus gariem slīpajiem posmiem, starp kuriem ir 1,5 metru gari horizontāli posmi. Tagad notiek paša tilta būvniecība virs sliežu ceļiem. Pārvada laidums būs nepilni 32 metri, augstums no slieža ceļa 7,2 metri, savukārt paša tilta platums 3 metri. Jau gadiem ilgi Līvānos cilvēki riskē ar dzīvību šķērsojot sliedes tam neparedzētā vietā, turklāt bieži vien lienot zem vilcienu vagoniem, kas nereti stāv uz rezerves sliedēm dienām ilgi. Šāda situācija izveidojusies tāpēc, ka dzelzceļa sliedes atdala pilsētu no rūpniecības zonas, kurā esošajos uzņēmumos strādā vairāk nekā 800 cilvēku. Lai nebūtu jāiet līkums līdz tuvākajai gājēju pārējai, kas atrodas aptuveni 1 kilometra attālumā, daudzi uz darbu dodas pa īsāko ceļu. Jaunais tilts, kas savienos Līvānu pilsētu un industriālo zonu, ne tikai radīs drošu un ērtu sliežu šķērsošanas vietu, bet arī nodrošinās vides pieejamību velosipēdistiem, cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Gaisa tilta būvniecības darbus paredzēts pabeigt līdz oktobra beigām. Dzelzceļa pārvads ir tikai viens no objektiem apjomīgajā projektā publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Tā laikā tiek veikti vēl daudzi citi darbi, lai nodrošinātu rūpnieciskajā zonā mūsdienīgu publisko infrastruktūru un pakalpojumus, kā arī uzlabotu vides pieejamību šai zonai. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet pārējās izmaksas finansē pašvaldība un valsts. Kopējās projekta izmaksas vairāk nekā 2,5 miljoni eiro. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.